Līdz ar to ir sasaukta preses konferences, kurā piedalās izlases ģenerāla menedžers Rudolfs Kalvīts un izlases galvenais treneris Harijs Vitoļņš. Rudolf, lūdzu. Jā, labdien visiem! Sveiciens cienījamie mediju pārstāvji. Un, jā, šodien mēs sākam gatavoties Kaufland kausam, kas jau tagad ir 3. gadu pēc kārtas. Un šīs būs pirmās 2 pārbaudas spēles no kopējām 10 līdz pasaules čempionātam Stokholmā. Esam sapulcējuši sastāvu, kas ir gan pieredzējis, gan jaunāki puiši, kuriem tāpēc arī vēlamies redzēt, kā jaunie puiši spēj iejusties šāda līmeņa spēlēs un kā pieredzējušie spēj nest līderu lomu šajā turnīrā. Mērķis, protams, ir nospēlēt labas spēles, bet galvenais ir redzēt šos spēlētājus, ko viņi spēj un ko mēs varam izvērtēt tālāk priekš pasaules čempionāta nometnes. Paldies! Jā, vēlreiz visiem labvakar! Jā, kā jūs redzējāt, mums tas sastāvs ir tāds mazliet samiksēts, ja, jo, kā es teicu, man patīk, ka katram ir kaut kāds uzdevums, katram no spēlētājiem. Ja, un mums ir spēlētāji, kas kvalifikācijā nebija tās līderu lomas, ja, tad es gribētu šī turnīrā redzēt no viņiem tieši, kā viņi tiek galā ar līderu lomām, jo tas arī vajadzīgs, ja, jo klubos viņi spēlē, cits spēlē pirmā maiņā, cits 3, bet izlasē viņus gribās redzēt tieši līderu pozīcijās. Nu, kā arī jaunie, mums pa lielam pusotru maiņu ir jaunie, varbūt kāds tās ir avansā ticis izlasē, ja, jo tajā brīdī, kad mēs vācām, mēs skatījāmies, kur kas spēlē, vai pa to laiku ir jau izmainījies, kāds varbūt ir neticis spēlēt, kāds 2, 3 izlaidis, ja, spēļu laiks ir sarucis. Un uzreiz to var uztvert kā avansu mazliet, ja, izsaukt uz izlasi, ja tu klubā tur spēlē 3-4 minūtes. Bet tie puiši visi savā laikā bijuši U20 un ir sev kaut kur pierādījuši, kaut kur tikuši, izsitušies tālāk. Un šis ir tāds labs laiks viņiem sevi parādīt, cik tālu viņi ir vai cik tuvu viņi ir. Ja, tā kā, jā, būs labas spēles un pēc spēlēm jau mēs varēsim kaut ko izscenāt, kas mums gāja priekšā. Rudolf, arī paldies. Un tagad es tev uzdot mums savus jautājumus. Lūdzu. Kuri būs tie, no kuriem vairāk gaidīt? Būs Batņa, būs Dzierkals, būs Straumaks, Egla un Kastenbergs. Pa lielam tie 5 uzbrucēji, kas varbūt tās nebija kā pirmā maiņa, kā Ābols, Balcers, Daugaviņš, ja. Tas pats Zemgus, ka bija, ja, tā kā aizņem. Ja. Tad šitie te tagad no viņiem būs, es gaidīšu lielāku koncentrāciju tā, lai viņi lemtu to spēles likteni. Visi? Kuras vidēji būs turnīrā vai bija tādu? Pa lielam visi, ja. Lapīnskas pēdējā brīdī. Lapīnskas salūz, jā, pareizi. Smadzentrīts. Dzierkali jau esi mēģinājis arī pirmajā maiņā, viņš Zviedrijā vairāk spēlē mazākumā. Ja tu gribēsi viņus pirmajā maiņā spēlēt, droši vien, ka arī vairākumā uzreiz gribēsi. Nav tā mazliet, ka pārāk liels izmaiņas, pārāk liels uzreiz spēles laiks un prasības no viņa. Viņš tomēr pēdējās 2 sezonas ir pieredzējis mazliet citādāk spēlēt. Viņš dabūs to. Jo, ja jūs atceraties, kā Dzierkals ierodās vienmēr, ja, tad viņš uzreiz gūst vārds, un viņam uzreiz viņš arī ļoti emocionāls spēlētājs ir. Ja? Un es domāju, ka viennozīmīgi viņš grib mest vārdus. Ja? Jo pirms tam, kad viņš spēlēja Čehijā, atcerieties, viņš bija kā uzbrucējs, pirmās maiņas uzbrucējs šeit Zviedru sistēmā. Viņš ir ielikts 4. melnā darba darītājs, spēles laiks tāpat pie 20 minūtēm. Ja? Bet riktīgi, teiksim, līdz momentam netiek. Tad pašā laikā viņš var iemest vārdus. Vismaz Latvijas izlasē, ka viņš spēlē, mēs redzam, viņš var uztaisīt tos momentus, var iemest. Ja? Tā kā man viņam jāpalīdz, viņa atgūt to līderu sajūtu, ja? To garšu iemest vārtus, ja? Uzspēlēt vairākumā, jo katru reizi, kad viņš no Zviedrijas atbrauc, arī pagājušajā pirms pasaules čempionāta viņš atbrauc, viņš uzreiz iemet vārtus, pret ko mēs spēlējām, es neatceros. Ja? Un tādā kvalifikācijā viņš iemet vārdus. Es jau teicu, viņš izlasīja, atbraucot, viņš laikam sakrājās tik daudz, ko viņš var. Un tā ir viņam tā iespēja atkal sevi tā kā prezentēt no citas puses. Tāpēc es saku, man gribās to spēlētājs redzēt, kā viņi tiek galā ar citu lomu. Jaunajā laikā Latvijas hokejā Kaspars Daugaviņš ir teicis ar Dievs, ja, līdz tā jau
visi prasa, kurš tad būs nākamais līderis. Tu no šiem spēlētājiem sagaidi tādu līderību, kāda bija no Kaspara? Protams, šī turnīrā kādam būs jāuzņemās atbildību. Es domāju, kapteini izvēlēsimies mēs, jo šis tāds miksls ir. Jā, mēs skatīsimies, treneriem nospriedīsim, mums vēl laiks ir, 2-3 dienas. Bet tas, kas būs pirms pasaules čempionāta, ļausim tam laikam paiet, jā, un tad skatīsimies tālāk, jo, kā es teicu, kad Kasparam pašam jāpieņem tas lēmums, ko viņš tālāk darīs. No manas puses, man liekas, no federācijas puses mēs mēģināsim viņam palīdzēt pie kur lēmumu pieņemšanas. Jā. Ja viņš izdomās, ka viņš tomēr atkal ir... Sports ir tāds emocionāls darbs, kurā tu izdedz, bet tu atkal visai ātri var atgriezties atpakaļ. Ja, un nav tāda standarta, ka vairāk to nedrīkst darīt. Protams, tas tā varbūt slikti skan, vienreiz pateicis, atnāc otrais vai trešo, bet nav nekāda likuma, ko tu drīkst, ko tu nedrīkst darīt. Jāskatās, kā tu pats jūties, ja? Ko tu no sevis pats prasi, kā tu sev gribi redzēt, kā tu sev pozicionē. Ja? Vai tu esi spējīgs visu to izturēt sagatavošanas, vai fiziski tu esi spēcīgs, traumas nav. Tu vari to jebkad darīt. Ja? Es saku, ja tas atbilstēs izlases līmenim, viss, kāpēc gan nē? Ja tanī brīdī teiks, ka nē, tomēr es konstatēju, ka vairāk nē. Skatīsimies tālāk, kādu ceļu mēs Kasparam varēsim palīdzēt, kā tālāk. Ja? Tā kā es negribētu skriet tam visam pa priekšu, jo es vēlreiz atgriežos, sports tas nav parastais darba arots. Ja? Un tās situācijas var mainīties. Tāpēc arī jums būs interesantāka dzīve. Man liekas, pavasarī, kad nāks, jūs tikai to vien gaidīsiet. Kas ir? Tā kā laiks rādīs. Slavenais stāsts, ka Kaspars 18 gadu vecumā 2006. Gadā treniņos pirms pasaules čempionāta izvisināja dūris ar Semjonovu, kuram tobrīd bija 34 gadi. Kāds tavs treneru uzskats, ja tagad kāds jaunais treniņos paņems izvisinās dūris ar kādu vecāku, tās ir plusiņš viņam kladītē vai tomēr labāk? Tas nav plusiņš kladītē, tās ir emocijas, kas reizēm, ja tas nav tā pārāk rupi, ja, tad tas viss ir ok. Tas ir, teiksim, 1-1. Es zinu, kad manā laikā, Dinamo laikā Rīgā, ka mēs jaunie tur kaut kur ar vecajiem sakašķējāmies, ja, tad mums bija gadījumi, kad vecais ņem vienkārši nūju tev no aizmūras iezveļ, ja. Tas, es uzskatu, nav ok, ja. Bet tad, ja kaut kādā spēles momentā saķerās, un tāda situācijas visu laiku ir, ja. Tā kā tas ir normāli. Galvenais neaiziet pārāk tālu. Tām emocijām jābūt. Un tādā brīdī, ja tu jūti, ka tas ir, viens ar otru man ir pagrūstās, pēc tam jau tāpatās. Viņi visi ģērbtu, viņi kopā iet pirtī un pasmējās, un viss ir ok. Ja, tas ir tā kā tās emocijas reizēm pat vajadzīgas ir. Ja, ka nav pārāk gludi. Visi viens otru cienu, jo spēlē jau tev tāpatās brauks iekšā. Ja, un kāds spēcīgāks spēku paņēmiens, tas arī viss ir ok. Ja. Kā viņi izlasē 3 līdzvērtīgi vārdsargi? Manuprāt, 3 līdzvērtīgi varētu būt, ka viņas netiks pēc spēles. Jā, sākumā mēs plānojām to, kad būs Eriks. Jā, tā kā viņš visu laiku, viņš tā tuvāk un tuvāk nāk. Teiksim, izlasē, jā, Grigals, viņš arī bija iekšā ar mums visu laiku, un viņš dabūja pirmo gadu Eiropā spēlēt, jā. Mitens, viņš pagājuši gadu jau tā kā atgriezās, jā, un viņš pats pieteicās to, ka Artūrs ar viņu runāja, un viņš pats piekrita, ka viņš labprāt vienkārši uzturētu būt izlasē. Ja. To, kurš spēlēs, kā mēs to saplānosim, mums vēl laiks ir. Artūrs atbild, skatīsimies, kāda situācija pēkšņi apslimst, neapslimst. Ja. Protams, mums 2 spēles tikai. Ja. Pa lielam būtu 2 vārdsargiem tikai jāspēlē. Bet patīkam tas, ka tie visi vārdsargi viņi raujās uz izlasi, ja, un kaut arī nespēlē, viņš ir gatavs piebiedroties. Kāds plāns ar jaunajiem, kā teica, pusotru maiņu būtībā ar viņiem plāno miksēt kopā ar pieredzējušiem vai laidīs jaunos pašus par sevi? Īstenībā sākumā es gribu viņus tā kā kopā pašu salaist, ja, nevis miksēt ar jauniem, jo, kā es saku, tad jau atkal tiem vecajiem mazliet pazūd tā saikne, ja, tā spēles saikne. Un, protams, no viņiem tu gaidi vismaz rezultātu 0-0. Teiksim, ja viņi izies uz laukumu, ja? kā vienmēr sadala. 3. 4. maiņa, ja jūs uz 0 nospēlēt, tas jau vien labs rezultāts ir. Ja, ja jūs vienu iemetat,
Tas ir ļoti labs. Jā. Un līderiem tu vienmēr no līderiem tu gribot nejūt, vienmēr līderiem saka, jums vismaz ar vienu vārdu starpību ir jāvinē savus mikromačus. Jā. Tāpēc jūs esat līderi. Arī pretinieks tā liek. Un tur jau ir tas, kā viņi savā starpā cīnās. Mēs laikam ņemsim, bet mēs ņemsim 13 uzbrucējus līdzi, jā, jo arī Pūrmals ir klāt, mēs paņemsim. Un mēģināsim ar 13 spēlēt, teiksim, to 4. maiņu. Mēs tā kā parotēsim, Laurim būs lielāks uzdevums, ja, viņus rotēt, likt pa maiņām, jo, kā mēs redzam, pēdējās 3 spēles Čunskis nav spēlējis, ja. Kāds viņš ir, es nezinu, Bukarts nav spēlējis, bija ilga trauma, ja, viņš arī tā kā jaunais tikko atkal no Amerikas bija atgriezies, tā sezona nav pārāk laba. Sākumā es biju aizbraucis apskatīties, bija labas spēles, bet tagad es nezinu, kā tur iet, ja. Tā kā, nu, teiksim, tā 4. maiņa mēs pamiksēsim mazliet. Dukurs atkal, salīdzinām pēc pagājušā gada, ja pagājušā gadā likās, ka, nu, tā nebija pārāk tāda spilgta spēle, ja, tad šogad tā spēle ir krietni uzlabojusies, ja, un mēs redzam to spēles laiku, viņam komanda uzticās, viņš gūst vārtus, ja, spēlē pirmā maiņā. Tā kā viss ātri mainās, tāpēc mēs skatīsimies pēc situācijas, kā ir, bet pa sadalu mēs mēģināsim tomēr tiem līderus salikt kopā un jaunajiem dot savus uzdevumus. Vai izlases sezonas laikā sazinās ar spēlētājiem Ziemeļamerikā? Jautājums tādā kontekstā, ka šonedēļ ir Columbus Blue Jackets tāda spēle, kura veltīta ir Russian Heritage Night. Un tajā komandē mūsu viens spēlētājs, Elvis Mežģīkis, protams, viņš nevar pateikt, es nespēlēšu, bet vai federācija kaut ko šajā sakarā var pateikt? Protams, es atbildēju tikai uz to, ko jūs tieši jautājāt. Mēs komunicējam visiem spēlētājiem. Un, kādas ir Columbus Blue Jackets plānotās marketinga spēles, to mēs nekādā nevaram kontrolēt, bet cik es zinu, tad Columbus ir vēl viens vārdsargs, tas arī no Krievijas ir. Es domāju, ka tur, ja tā spēle saucās tā, tad arī Elvis tajā spēlē nespēlēs. Bet to jau izlems Columbus, tad treneru korpus. Jā, tā kā mēs Rudolf, mēs sazvanamies ik pa laikam, jā, ar spēlētājiem un esam daudz mazliet kursā, kā viņam tur iet. Un kādas tur perspektīvas, jo to viņi nezinās, jo to tikai treneris zina, jā, bet uzturam sakars ar spēlētājiem. Artūra nonākšana farmklubā viņam par labu nāks tagad atkal? Mans skatījums, jā, jo vārdsargam tas ir tas pluss vārdsargam neatkarīgi no kur tur stāv, tu dabūni savus metienus. Un farmkluba līmenis tāpat tās met spēcīgs, bet asi, jā. Turpat tas hokejs ir mazliet agresīvāks nekā NHL. Un Sauls, ja viņš paspēl savus 30-40 metienus dabūs, tas ir viņam tikai plusā nāk. Jo nedēļu vai 2 nosēdēt vienkārši rezervē un bez spēju prakses, un bez tam tev izmest ārā ir 2 reizes grūtāk nekā pēc pārslogotas farmklubu spēles atbraukt uz augšu un uzreiz tur nospēlēt. Es domāju, viennozīmīgi būs psiholoģiski vieglāk. Tā kā es domāju, ka Artūram šāns būs. Un tā spēļu praksa vajadzīga, un par to vispār nav tā kā jāpārdzīvo, jo tā ir šī brīdī viņam jāstāv farmklubā. Kopš olimpiskās kvalifikācijas stāvs ir palicis tieši tāds pats kā... Jā, mēs pašlaik neko nemainīsim, jo tā ir, nav jēga neko. Mums ir 2 spēles tikai, mums ir 3 dienu treniņi, ja, un mums arī šodien jāskatās, kādā stāvoklī spēlētāji, jo virkni spēlētāji vēl vakarā spēlēja. Šodien no rīta, citi jau 6 brauc uz lidostu. Tā kā, un ja mēs tā piespēju visus pēc viena, jā, tad viņam sanāk spēle, lidojums agrais, treniņš, 2 spēles. Jā, man vajadzīgi, lai viņi svaigi būtu ar svaigu galvu. Protams, ja tas viens treniņš šodien kaut kur varbūt izpaliks maiņās, jā, tad, mēģināsim 2 dienās iziet cauri ātri visām tām pozīcijām, ko mēs no viņiem gribam redzēt. Jo ietrenēt neko tu nevarēsi, ja? Kaut kādas vairāku maiņas to mēs saliksim, tam mēs laiku veltīsim. Bet pārējais viss tie, kas ir bijuši, viņi jau zina, ko mēs no viņiem prasam. Man ir svarīgāk, lai viņi parāda to azartu, to niknumu, to pašaizliedzību, ar kādu viņi spēlēs. Jā. Paldies, Lūdzu.
Ja mēs runājam par to pašu sastāvu, pats minēja, ka Darēls Dukovs tagad pirmajā maiņā spēlē rezultīvi, spēlē un tā tālāk. Jaunos vairāk liksiet 4. maiņā. Kur pazudis ir tas, piemēram, kā Ločmēls? Paņēmāt, iemetāt uzreiz vairākumā, viņiem aizgāja. Iespējams, jūs būtu ielikuši viņu 4. maiņā tajā čempionātā. Bet Ločmēls jau bija 4. maiņā. Ja tu atceries, mums kaut kādā bronzas medaļā 4. maiņa bija Bukārts, Ločmēls un Indrašs. Viņi bija 4. Tā kā arī čempionātā nespēlē. Mēs jau skatāmies, kurš kā spēlē. Ja? No Ločmēls viņš sev parāda. Es uzskatu, ka ja mēs par Ločmēlu, ka viņš ir vistalantīgākais no šī gada gājuma. Ja? Ka viņi pieņem tos lēmumus, kā viņš spēlē. Kaut arī tāpatās. Neskatoties to, ka viņš ir iemetis vārds, viņam esam devuši tāpat, viņš katrā spēlē pieliež kādu kļūdu. Ja? Mēs jau to arī neatstājam tā. Tāpēc tie jaunajiem viņiem jāizcīna vieta. Ja? Un Ločmēls arī ne uzreiz, viņš tika pirmajā vairākumā. Ja? Viņš sanāca tā, ka Ločmēls nekad ieradās, viņš ieradās viens no pirmajiem. Un tad brīdī, kad mēs tās pirmās spēles spēlējām, mums vienkārši nebija ko likt vairākumu. Mēs viņu ielikām, viņš parādīja to, ka viņš pieņem pareizes lēmumus vairākumu un ka viņš var. Un tad mums pakāpeniski visu laiku kaut kur mēs viņu izņēmām. Ielikām kādu citu, konstatējām, ka tajā brīdī, Ločmēls tajā brīdī labāk nospēlēja iepriekšējā, ja, tad viņš atkal aizgāja atpakaļ. Tas nebija tā, ka viņš atnāca un mēs uzreiz viņu ielikām iekšā. Ja. Jā, bet šiem vīriem nav tāds potenciāls, ka viņi varētu tajā pašā pirmajā vairākumā. Un tad, ko jūs teiksiet par, kāpēc nespēlē Traumaks vairākumā vai kāpēc nespēlē Egla vairākumā? Tie džeki jau ir izspēlējušies uz klubu. Izspēlējuši. Tad ir jautājums, ko mēs vispār gribam. Ja? Jo tad, kad Traumaks, Egli, Krastenbergs spēlēja, jūs visi žurnālisti rakstījāt, kāpēc jūs vairāk neusticaties viņiem vairāk un teikt, kad es viņiem gribu vairāk to dot, ja jūs sakat, priekš kā viņiem vajag. Ja? Tas mēs skatos mazliet savādāk, ja? Jo katram ir savu vietu jānopelna. Ja? Jānopelna savu spēli, kā tu spēlē, kā tu pieņem tos lēmumus un tāpēc tāpat kāds no jauniem spēlēs. Ja? Tāpat kāds no jauniem spēlēs, un pašlaik man vislabāk patīk Ravinskis. Tā kā es domāju, ka Ravinskim vieta vairākumā varbūt atradīsies. Ja viņš parādīs mums. Jā. Paldies!